Tā viena salainā diena, kad puse no Latvijas izdomā, ka ir laiks braukt uz dabas takām. Šajā brīdī es jau nožēloju, ka uzvilku botas, bet mīļie paliks tikai sliktāk. Bija diezgan vējains, tāpēc gāja ar kapucu, un es tos vienkārši smieklīgi, tāpēc priekš bildēm un video man bija tāds, nē, mēs jāku attaisīsim vaļā. Es izskatos pārāk excited, bet tur izstījās tik smuki, un domāju par visām savām Instagram bildēm, kuras stulīt safotografēšu. Kāpēc es nekad nevelku tos gumīnieks, kurš stāv manā koridorā un krāja putekļus? Bet labi, es mēģināju kaut kā izlavierēt, laikam jau tikai uz papēža. Kaut kā man tas sagāja, ka pat kājas nepaliks labi. Un par šo torni runājot, es jau cik ilgi gribu viņā uzkājot, bet katru reizi kaut kas nesaiet, un arī šodien viņš bija ciet. Bet nu bija, ka izkustinājām kaulus pa ķemeru parku, un tad es Google Maps atradu, kad netālu ir kāds raganu sērvota tā, ka man liekas tā viņa sauc. Es pat nebiju dzirdējis, bet te bija maz cilvēki. Un, protams, man arī kādu fotku uztaisīt. Bet, jā, bija maz cilvēki, tāpēc varēja mierīgi pastaigāt. Beigās arī bija tie paši sēra ūdeņi, avoti, un, jā, es nezinu, kā viņi sauc, bet arī smirdēja pēc sēra, tā kā, veselīgi. Un pēc labas pastaigas mēs esam pelnījuši arī labu maltīti. Un paņemām 0,5, ielēja vairāk, vai tas nav jauki? Kā uzkot, paņēmām ķiplo grauziņas ar siermērci, un viņi bija perfekti. Perfekti ķiplokaini, perfekti ar siermērcīti. Skaisti. Zini, es tagad skatoties šo, gribu viņus atkal. Bet, nu, ja te mēs normāli pielikām kuņģi, nu tā, ka pilnīgi grūti paliek, un braucām mājās. Tā kā tā, svētdiena 10 no 10 izdevusies.